Silvīti, jā, jūs ļoti labsirdīgi. Liels paldies visiem par rūpam, par mīlestību. Mums ļoti prieks šeit žīt. Dzīvot, jā, un liels paldies par nodarbības latviešu valodu, par ekskursiju. Ļoti interesanti visu laiku, ļoti prieks. Paldies! Ar ģimeni dzīvoju Latvijā 2 gadus. Mans ģimene ļoti labi dzīvo Latvijā, skaista un laipna. Lielas paldies, Latvijā! Man patīk Latvija, tāpēc kā tu dzīvo labie cilvēki. Kā tev patīk šodien? Labi, patīk. Ļoti patīk. Latvijas senioru kopienu apvienība Rīgā patvērušos ukraiņus jau vairākus gadus sauc par saviem draugiem. Mēs rādām viņiem savu skaisto zemi, stāstām par mūsu vēsturi un mācām latviešu valodu. Viņi stāsta, kā šeit jau iedzīvojušies un dalās ar mums savās cerībās drīz atgriezties mājās. Tāds ir mūsu Rīgas domas projekts, ka mēs esam kopā ar ukraiņu draugiem, un mēs esam pateicīgi, ka mums ir tāds finansējums, un faktiski jau šis ir 2. gads, gan 22, jau 3, 22, 23 un jau 24, un mēs gribam turpināt šo projektu, ka mēs varētu turpināt mūsu sadarbību un sadraudzību. Jebkuru ceļu var pieveikt tikai ejot. Līdzīgi ir arī ar valodas mācīšanos. Redzam, kā ukraiņi soli pa solītim mūsu liesmas neebrejas vadībā apgūst latviešu valodu un priecājamies par viņiem. Mani sauc Hanna. Es esmu no Ukrainas. Tagad es dzīvoju Rīgā. Es mazliet runāju latviski. Es mācos латвийскую валоду. Вы душевный народ, вы нас хорошо приняли, вам не только материально помогаете, я же говорю, язык и культуру, и мы можем изучать культуру, у вас и всякие интеграционные курсы, и вот эти вот экскурсии. В общем, за все вам огромное спасибо. Мы желаем жителям Латвии, я лично желаю, только мира и процветания. 3 gadi atpakaļ, kad viņi atbrauca, un te bija arī dažs seniors tāds jau, kas nemeklēja darbu, bet kaut kur gāja, saimniekoja mājās, ar mazbērniem dzīvoja. Tad viņi mums lūdza, lūdzu iemāciet, kā mēs tirgu varētu pareizi paprasīt biezpienu, sviestu, krējumu. Viņiem ir vēlme uzrunāt mūsu valodā, jo viņi saprot, ka viņi ir pie mums, tā kā draugi uzņemti. Lielākais prieks ir to, ka Ukraiņi izsaka lielu sajūsmu par mūsu pilsētām un arī jau spēja daudz ko pateikt latviešu valodā, un ar mums autobusā arī sarunājas latviski un atbild latviski, un var redzēt, ka viņi pamazām integrējas mūsu sabiedrībā, un nemaz nevar teikt, ka visi ir jauni un visiem vajadzīga valoda tikai darba tirgum. Ir ļoti daudz pensionāri, kur ar lielu interesi grib apgūt latviešu valodu, un viņi saka, es gribu saprast tās valsts valodu, kurā es dzīvoju. Un jāsaka tā, projekts tuvojas noslēgumam, bet ir prieks, ka no tiem dalībniekiem, kas mācījās latviešu valodu, jau 3 ir nokārtojuši A1 eksāmenu, un tagad pamazām mēs jau gatavojamies arī A2 eksāmenam. Tā kā tas darbs, ko mēs darām projekta ietvaros, nav veltīgs. Tas dod arī savu rezultātu, un mums ir prieks, ka mēs esam ieguvuši jaunus draugus, un Ukraiņi ir iepazinuši Latviju un arī iekļaujas mūsu darba tirgu.
Palīdzīgu roku Ukraiņiem sniedz arī mūsu sadarbības partneri no reģiona nevalstiskajām organizācijām. Kopš sākās karš Ukrainā, mēs cenšamies palīdzēt Ukraiņas pilsoņiem tā, ka mums ir ļoti brīnišķīgas 2 skolotājas, kuras māca latviešu valodu Ukraiņiem. Ja? Un mēs biedrībā ar viņiem aprunājāmies, stāstām par vēsturi, un galvenais, lai mēs ar viņiem aprunājamies, lai viņi iemācās latviešu valodu labāk. Stāstām viņiem, kā labāk apgūt mūsu darba prasmes, un ar Latvijas senioru apvienību mēs sadarbojamies projektu ietvaros ar to, lai mēs vairāk Ukraiņiem atbalstītu ar latviešu valodu, ja, kad braucām pa pilsētām, kad rīkojamies. Ukraiņiem ļoti patīk, ja? Līdz ar to mēs arī viņiem pastāstām par vēsturi, kaut kā mums ir tāds. Mums ir viens brīnišķīgs vēsturnieks, kas arī ļoti labi māk stāstīt visu un tā. Un viņi tiešām ir, es domāju, ka viņi ir apmierināti un priecīgi par to. Vēl viens uzdevums ir Ukraiņu iepazīstināšana ar mūsu kultūru un kultūru vēsturiskajām vietām. Šis darbs nav iedomājams bez izglītojošām ekskursijām pa visu Latviju. Kā māca tautas gudrība, labāk ir vienreiz redzēt, nevis 100 reiz dzirdēt. Par katru vietu Ukraiņi ir ļoti, ļoti priecīgi. Man patīk tas, ka viņi cenšas jau ne tikai iepazīt mūsu vēsturi, mūsu kultūras objektus, jo mēs šodien sākām Liepājas apskati ar lielo skaisto dzintaru. Un jāsaka tā, ka viņi brīnās, kā var būt tik skaista koncertzāle Liepājā, tik skaista koncertzāle Rēzeknē, tik skaista koncertzāle Cēsīs, bet nav koncertzāle Rīgā. Un tad mēs novēlēsim, lai arī kādreiz Rīgā būtu koncertzāle, kur mēs kopā ar saviem draugiem varētu kādreiz aiziet un noskatīties kādu skaistu koncertu. Mēs esam Liepājā un projekta mūsu draugi Ukraiņi ietvaro, jo mēs īstenojam Rīgas domas apkaimju iedzīvotāju centra atbalstītu projektu, kas ir Eiropas Savienības migrācijas projekts, lai mēs varētu atbalstīt Ukraiņus. Mūsu grupā šoreiz ir 38 Ukraiņi un 12 Rīgas seniori. Tas ir viens tāds ļoti skaists pasākums, kur mēs skaistā saulainā dienā redzam Liepāju, bijām Liepājas lielajā dzintarā, tagad tūlīt mums sekos ekskursija gidu pavadībā, vairāku gidu pavadībā Liepājā, un pēc tam skatīsim skaisto jūrmalu, Liepājas jūrmalu, jo mūsu vidū izrādās ir Ukraiņu draugi, ar ko mēs šodien pirmoreiz iepazīstamies arī, kas sen jau tā kā ir Rīgā un Latvijā, bet jūru nav redzējuši, un mums būs prieks arī jūru parādīt. Mēs turpināsim šo projektu. Mēs bijām Dobelē, Ceriņdārzā, tagad esam skaistā pilsētā pie jūras, pilsētā, kur vienmēr ir vēji, un arī šodien tāds ir. Un projekta ietvaros mēs turpināsim, mēs mācīsim latviešu valodu, un mēs konstatējām arī, ka šodien daļa mūsu Ukraiņu draugi, kas jau agrāk pie mums ir mācījušies, mācēja ļoti skaisti pasūtīt sev kafijas pauzi labā latviešu valodā. Tas ir mūsu viens sasniegums, un mēs to turpinām. Liepāja un lielais dzintars nevienu neatstāja vienaldzīgu. Šis pilsētas šārms pārņem savā varā gan Ukraiņus, gan arī mūsu. Дуже приємно відвідати ваше місто Лієпая. Ми вдячні українці вам за те, що ви нас прихистили тут і даєте таку змогу познайомитися з вашою історією та культурою. По-перше, треба сказати, що Латвійське об'єднання сеньорів нам допомогло в цьому. Організувала дуже приємну і цікаву екскурсію до концертного залу «Дзінтарис».
а також всі ось ці чудові екскурсії, які ми спостерігаємо сьогодні і відвідуємо. Ми дуже вдячні вам за це. Це великий вклад в інтеграцію наших громадян в ваше суспільство. Дуже вам за це дякую. Зараз ми продовжуємо вчити латиську мову. Уже багато дівчат навіть здали на А2 і Б1. Це теж сприяє такому гарному взаємодії між нашими двома країнами. Дякую, Латвія! Liepājas koncertzāle patiesi ir lieliska. Ukraiņi saka, tā ir ļoti interesanta, ļoti moderna un neredzēta. Ой, вы знаете, очень интересно, очень современный, очень необычный. Я в таком никогда не была в концертном зале. Ну, честно говоря, я не очень по концертным залам и езжу. Ну, поэтому как бы для меня это интересное новое место, в которое я попала благодаря вот организации. Спасибо большое. Я слышала, что жители Латвии изначально не все восприняли архитектуру этого здания. Поэтому мне самой хотелось посмотреть на него, особенно побывать внутри. И когда мне предложили экскурсию в Лиепае, я согласилась с удовольствием. Мне очень понравилась лично концепция этой архитектуры. Когда ты находился внутри здания, ощущение такое, что ты находишься внутри янтаря, как в коконе. Свет, который поступал оттуда, нежный желтый свет, создавал ощущение уюта и тепла. Еще я понимала, что создатели этого здания хотели донести до нас, что мы как бы отправляемся в приятное путешествие на огромном лайнере по бесконечному простору искусства. Мне музыка близка, потому что я училась в музыкальной школе, заканчивала класс фортепиано. Концертний зал «Великий Янтар» у місті Лиепая – це фантастичне місце. З нього відкриваються неймовірні краєвиди, і ми маємо змогу побачити майже все місто. Ja lielais dzintars arhitektūras ziņā pieder šodienai, tad Krāslavas pils nes sveicienus no 18. gadsimta. No skatu laukuma pie pils pavērs fantastisks skats uz Daugavas lokiem. To tiešām ir vērts redzēt. Baltajā, majestātiskajā Krāslavas svētā Ludviga Romas katoļu baznīcā mūsu ukraiņu draugi no sirds lūdz Dievu, lai Ukrainā ātrāk beigtos karš, un saka paldies, ka Latvijā var dzīvot zem mierīgām debesīm. А у меня вот по воле судьбы и по Божьей воле, вот слава Тебе, Господи, я верю все-таки в чудеса, которые происходят на этот момент. Нашлись вот люди, знакомые, мои знакомые люди, которые ехали в Ригу. В Риге у меня живет родная тетя по отцовой линии. И вот получается, я приехала, они мне привезли бесплатно. И в Риге за эти 2 года, что я вот живу, вот, я очень благодарна Латвии, благодарна Богу, что Он меня привел именно сюда. Знаете, как говорится у нас, не было бы счастья, так несчастье помогло, понимаете? И я столько попутешествовала за эти 2 года, сколько городов, сколько всего. И вот сегодня мы находимся в этом красивом городе Краслава. Līdzīgi kā pērn, arī šogad kopā ar ukraiņiem Pētera Upīša dārzā Dobelē baudījām ceriņu ziedēšanas laiku un ābolu svētkus. Tas ļāvis mums labāk iepazīt citam citu, arī sekmēt ukraiņu iekļaušanos
mūsu sabiedrībā. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розума звела. Ти ж казала у суботу, підем разом на роботу, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Mēs arī pagājušajā gadā ar Ukraiņiem šeit bijām. Mēs esam pateicīgi Rīgas domas apkaimju iedzīvotāju centra atbalstam, ka mēs šos projektus varam. Vēl mums būs skaisti, un mēs ceram, ka mums būs zelta rūdens. Mēs šogad domājam Valmierā arī ar Ukraiņiem braukt, un mēs bijām Liepājā, tad, kad mums bija arī no citiem projektiem, mēs varējām ar Ukraiņiem braukt arī uz Krāslavu. Nu, tāda Ukraiņu atbalsts projekts, lai socializēties. Un man ir ļoti liels prieks, ka faktiski gandrīz katrā braucienā ar Ukraiņiem, nu, teiksim tā, puse ir tie, ko mēs labi zinām, kas pie mums arī mācās, bet otra puse ir tāda, ko mēs redzam pirmo reizi. Un viņi atkal nākošajiem stāsta. Mēs tā kā sadarbojamies ar Ukraiņu tādu. Nu, protams, skaists jau ir arī, ka mūsu seniori šeit tiek. Mana sauc Oļa. Es esmu no Ukraina. Man ļoti patīk Latvija. Man ļoti patīk Latvieši, ja, pareizi teicu. Es tikai mācos latviešu valodā, bet man ļoti patīk runāt. Man ļoti patīk люди, которые здесь живут, ну, латвийцы, я, jūs ļoti labsirdīgi, liels paldies visiem par rūpam, par mīlestību. Mums ļoti prieks šeit žīt, nu, dzīvot, jā, un liels paldies par nodarbības latviešu valodu, par ekskursiju. Ļoti interesanti visu laiku, ļoti prieks. Paldies! Mūsu draugi ir sajūsmā par Latvijas zelta rudeni. Grūti tam noticēt, taču Ukrainā lapu zelta laiks esot daudz īsāks. Tādēļ brauciens uz Valmieru skaistā rudens dienā viņiem sagādā neviltotu prieku. Šis projekts šodien ir zelta rudenis, nu tātad baudīšana, sagaidīšana. Nu, mēs esam kādreiz bijuši Siguldā, pagājušajā gadā bijām Turaidā, šogad nolēmām, pie Gaujas un vienā citā vietā, un tiešām pateicoties Dievam, mums ir ļoti, ļoti skaista diena, skaista svētdiena. Mēs esam zelta rudens tādā pasākumā. Visa šī projekta ietvaros, tātad tas ir Rīgas domes apkārtņu iedzīvotāju centra atbalstīts projekts, kas saucās, kas ir Ukraiņus iesaistīšanais tāda. Un mums šis projekts ir diezgan garš jau no janvāra, februāra. Jau mēs to sākām, domājām par to un sākām īstenot no pavasara un tad līdz pašam decembrim. Tātad projektā mēs esam ļoti sekmīgi māca ir valodu klubu, kur māca arī Ukraiņiem latviešu valodu, ko viņi māca ar tādu vienu mērķi, lai varētu nokārtot pirmā to līmeņu valodas zināšanas, jo tas ir ļoti svarīgi un nepieciešams darbā. Bet mēs arī cenšamies stāstīt Ukraiņiem par mūsu kultūru vēsturi, par mūsu vidi, un pie reizes arī tātad jau citās ekskursijās mēs ņemam viņus līdzi, bet šī ir tieši veltīta Ukraiņiem un mūsu Rīgas domas tātad atbalstīts projekts, kurā kopā Latvijas senioru kopienas apvienības Rīgas tātad seniori ar Ukraiņiem bauda šo skaisto dienu. Pašreiz mēs esam Valmieru muižā, jo Valmiera ir tāda sena vieta, ko mums ļoti labi gids izstāstīja. Mums bija divas grupas gidi, un latviešu valodā, un Ukraiņiem krievu valodā. Un gids bija mums tāds
interesants puisis, kas mācēja stāstīt kā valmierietis, kas viņiem viss tur galvenais ir, un ļoti laba ekskursija. Bet tad viņš daudz stāstīja, ka Valmiera ir Valmiera, bet tad ir Valmiera muiža, tad ir vēl Koku muiža un Kaugur muiža, un lūk, mēs šodien tagad esam arī Valmiera muižā. Valmiera muiža jau noteikti Latvijā ir daudziem dzirdēta, ka Valmiera muižā ir alus darītava. Jā, 2016. 17. gadā šo ļoti skaisto seno vietu, kas padomu laikā bija briesmīgi degradēta, un faktiski šeit atradās arī pat cietums Valmieras. Šeit 2016. gadā visu sāka kārtot, un tagad ir tā, Latvijā jau ļoti zinām, un arī citās mūsu brāļu zemēs zinām Valmiera muižu alus darītava. Šodien mums nebija ekskursija alus darītavā, jo izrādās alus darītājiem šodien ir liels, tādu sacensības un svētku. Я живу на юге Украины, и, к сожалению, у нас нет такой красивой длинной осени. У нас очень быстро проходит этот сезон, а здесь он задержался, и просто очень красиво. Золотая осень во всех ее прекрасных проявлениях. Я с удовольствием посещаю Цеси, старинные города, очень чисто, красиво, и люди сохраняют старину. Мне нравится, что люди сохраняют старину в том ее виде, в котором это возможно. Мне очень понравился этот город, он чем-то даже напоминает мне мой родной город, очень вдохновил меня город инфраструктурой, очень красивый, такой милый, уютный город, да, мне очень понравилось. Interesanti ir arī viesošanās Valmiera muižas zirgu stallī, kurš iekārtots senajā lopu laidarā. Tas Valmiera muižā atradies jau 19. gadsimta pirmajā pusē. Mums bija Valmiera muižas zirgu stallis, kura ir biedrība, zirgu staļu, tātad zirgu audzētājs un zirgu jātnieku biedrība. Mums ļoti skaisti Rufina Juraša stāstīja par visu savu darbību, kas arī tā kā ir sākusies tikai 2016. 17. gadā. Viņiem ir zirgu, un tātad varētu teikt, jātnieku skola, mēs varējām ar zirgiem parunāties un skaisti. Man liekas, ka Ukraiņiem tā bija arī tāda ļoti skaista un interesanta pieredze, jo es tā īsti nezinu, kā tas ir, vai viņiem ir zirga audzētājs, mums jau Latvijā viņas ir vairākas, bet tā bija tāda skaista pieredze. Es ik pa laiku dzirdēju tādu mums vērstu pateicības vārdu, cik labi, ka jūs mūs šeit atvedāt. Šīs te iespējas šajā gadā ir bijušas daudz, un šī noslēdzošā iespēja šajā zelta rudenī patiesi viņa rada to tā kā punktu visam tam, cik mēs daudz esam braukuši kopā jau no pavasara, sākot no ceriņiem un beidzot ar zelta rudeni. Un šodien atkal mēs piedzīvojam zirgus, ja? Un tas bija tik interesanti, visi bija sajūsmā par zirgiem, par bērniem, kuri kop zirgus, kuri brauc ar zirgiem, kuri mācās jāt. Arī tā sieviete, kur mums stāstīja, var redzēt, ka tas ir sirdsdarbs. Tas ir ļoti liels sirdsdarbs. Un šobrīd arī Valmiera muižā mēs paēdām pusdienas, gardas pusdienas, īpašas pusdienas, jo bija tā desiņa ietīta tādā rimbulī, kur es arī nofočēju un izdur cauri, ka tu parādi tāds filigrāns moments. Saulīte spīd, saulītes laika spīdies, kurš mēs braucam, mums nav bijis vispār slikts laiks visu gadu. Un tās lapas, kas ir zemē, veiksmīgi, ka tieši tagad tas zelta rudenis šādā veidā sākās, ka ir kokos un zemē. Tā kā liela pateicība visiem, kuri ir radījuši mums šo iespēju. Un mēs ceram, ka mēs nākošu gadu atkal dosimies
ceļos, mēs ceram. Tas būs pateicoties sponsoriem, jo bez sponsoriem nekādu to nevar. Projekts turpināsies, projekts būs līdz gada noslēgumam, līdz gada beigām, un esmu ļoti sekmīgi mācījis arī vēl šo latviešu valodu, bet mums ir arī projektā iesaistīt juriste, kas stāsta ukraiņiem par mūsu likumdošanu un par iespējām, kaut vai organizēt arī savu uzņēmēju darbību. Bet mums ir izveidojusies arī tāda laba sadarbība ar ukraiņu draugiem, un viņi vēlās dibināt arī šeit biedrības. Tātad mēs viņus arī juridiski skaidrosim, kāda mums ir likums par biedrību un nodibinājumu likumu, un mums ir juriste, kas arī šādas lekcijas tātad viņiem lasa. Ir jau iesākts par uzņēmēju darbības, izrādās viņiem ļoti interesē arī zināšanas par mūsu satversmi. Taču Latvijas kultūrvēsturisko vērtību iepazīšana, latviešu valodas un jaunu zināšanu apguve nav vienīgais stimuls, kas ukraiņiem labprāt liek piedalīties LSK organizētajos pasākumos. Galvenās ir tīri cilvēciskās vērtības, attieksme un empātija. Mēs esam tik daudz šogad piedzīvojuši. Es tā kā drusku saskaitīju, 16 reizes mēs esam bijuši izbraukuši ekskursijās. Un ekskursijas ir apmeklējuši kopumā, ņemot kopumā 70 cilvēki. Mainoties cilvēkiem, nevis tieši vieni un tie paši. Un šīs ekskursijas ir ļoti daudz devušas. Pirmkārt, es gribu vispār pateikties par tādām iespējām, par šiem projektiem, par to, ka Lilita taisījusi šos projektus, rakstījusi, Labklājības departamenta atbalstu un vēl citu atbalstu. Tad es gribu pateikt Astrīdai Babānai paldies par to, kad Delfīna grupa ir devusi finansiālo atbalstu, lai mēs vispār tik daudz piedzīvot. Jo šādus brīnums, cik mēs daudz piedzīvojam, mēs esam pēduši, mēs esam redzējuši tik daudz ekskursijas, tik daudz, mēs esam bijuši uz koncertiem, mēs esam bijuši, šogad mēs bijām Cēsīs koncertā. В первую очередь это дает лично мне благодарность вашему народу за такой теплый прием, за открытость к нам, к украинцам, за то, что вы пытаетесь, уже я здесь в Латвии 2,5 года, и вы не прекращаете давать эту поддержку, организовываете различные мероприятия. Это очень важно для нашего морального состояния, потому что очень тяжело находиться одному в стране, либо там с ребенком, когда нет твоего круга общения. А благодаря таким мероприятиям ты понимаешь, что ты кому-то нужен, что есть люди, которые искренне сочувствуют. И это очень-очень приятно для нас, и мы очень вам благодарны за это, за такое отношение к нам. Спасибо большое. Labdien, es esmu Наталья, es esmu no Украиnas. Если бы не наши друзья из Латвии, которые нам помогают всячески и дают возможность познакомиться со страной Латвией, мы бы, конечно, не смогли посетить столько интересных, красивых, уютных мест, мест, городков, больших городов, екскурсій, виставок. Хочу сказати велике дякую Латвії за те, що вона така радушна, приймає нас, що підготувала для нас такі гарні екскурсії. Це дуже великий вклад в те, що більш яскравіше і дуже м'якше відбувається у нас інтеграція, тому що ми почуваємо себе як вдома. Великий вам дякую і низький уклін. Savukārt atbildi uz jautājumu, kā mūsu ukraiņu draugiem patīk Latvijā, visprecīzāk pasaka mazā Oļesia. Labi, patīk. Ļoti patīk.